Labdien! Te atkal esmu Oļegs Nikiforovs. Es gribētu šodien pateikt visiem blogeriem par to, ka iepriekšējā manā rullītē par hospitāļu ielu es negaidīju tādas reakcijas, kuras es saņemu no tās Bukas uz Zinaidas Švarcbahas. Man pārmeta to, ka es runāju krievu valodā. Tāpēc es šodien gribētu atkārtot savu video rullīti latviešu valodā, lai nerastos domstarpības. Tad es atrodos hospitāļu iela un Mieras ielas stūrī. Te ir arī Mēnesi iela, 11. tramvajs. Šī skolā, 30. vidusskolā, es kādreiz mācījos 10 gadus. Gāju šī skolā. Tagad viņi ir ebreju skola, viņi ir nodota ebreju kopienam. Šeit ir lielie kapi, tur tālumā ir Pokrova baznīca, kur es tikko nostāvēju dievkalpojumu. Un tagad es došos par savu bērnības vietām uz hospitāļu ielu. Šeit ir tāda maziņa mājiņa, kādreiz te bija arī preses kiosks, pēc tam tur bija sabiedriskā atēja, un šodien es pat nezinu, kas tur ir iekšā. No šeit agrāk bija kancelējas veikals, kur mēs pērkam burtnīcas, pilnspava zīmuļus, tur bija ļoti tāda saudabīga smarža iekšā, man ļoti patika tur iet. Tur arī bija grāmatas, kuras es bērnībā pērku. Vispār šī māja ļoti interesanta. Tur augšā ir 2 kaleji, figūras 2 kaleji. Par ļoti interesanta ēka tāda. Šeit agrāk bija koka, 1-2 stāv mājiņa koka, viņa tika nojaukta un uzbūvēta tā jauna ķieģeļu māja. Nu, iesim tālāk gar hospitāļu ielu. Tad, aiz šīs mazas mājiņas tur ir neliels parks, tur agrāk bija smilšu kaste liela, no betonētiem malām, kur mani bērnībā veda spēlēt smilti. Šī iela vispār ir man vistuvākā iela sirdī. Vienmēr klauvē, kad es eju gar viņu. Reti es te esmu. Tāpēc, ka tagad vairs iemesla te staigāt nav nekāda, izņemot nostalģiskās jūtas. Un šeit bija tā smilšu kaste. Tajā ēkā dzīvoja mana klases biedra, mana pirmā mīlestība skolā, Natālija Muhina. Aiz šī žoga bija neliels dārziņš, kur mēs, tur bija tādi akmeņu kaudzīti, kur mēs liekam viens otram zīmītes. Tas bija mūsu tādi mazie noslēpumi. Iela ļoti izmainījās. Agrāk viss bija tik liels, tagad viss tik maziņš. Un ceļš uz skolu kļūst īsāks. Laikam ar gadiem, man tagad ir 60 gadi, es sapratu to, ka laika uztver arī mainās ar gadiem. Gadi skrien trakā ātrumā uz priekšu. Šie, ka diemžēl laikam drīz būs nojaukta, jo visi logi ir aiznagloti ar finieru. Laikam neviens tur nedzīvo. Tur blakus arī, redziet, tur bija arī māja, kura tika nojaukta. Ļoti interesanti. Tur ir veca tāda māja, koku māja, ļoti interesanta arī. Žēl, ka tāda koku arhitektūra nav kam kopt, ieaug zemē un pēc tam sabruk. Tajā mājā dzīvoja mans klases biedrs Arturs Mackēvičus, viņš bija no Lietuvas, tur bija daudz bērnu ģimeni. Es pie viņam arī ciemos kādreiz gāju. Arturs mans klases biedrs. Tā pakapeniski iesim tālāk. Parādīšu jums savu bērnības pagalmu, kur es esmu izaudzis. Līdz 16 gadiem mēs tur dzīvojam. Pēc tam mēs nomainījām dzīvokli uz Juglu. Tagad mēs dzīvojam Juglā. Šita māja arī tika izremontēta. Agrāk tāds pagrabs te nebija. Tas ir izremontēts jau. Nekas šie logi bija, kur Natālija dzīvoja, mana pirmā skolas mīlestība. Te tagad ir mēbeļu veikals. Ļoti interesantas mājas, tādas ar ornamentiem kaut kādiem, bet diemžēl redziet, apmetums krīt. Apsaimniekotais negrib saglabāt tādu vecu arhitektūru, dekora elementus. Varbūt līdzekļu nav. Šitā liela melna ēka, tā ir jaunbūve. Šeit stūrī agrāk bija koka māja.
Arī divstāvīga, cik es atceros. Te agrāk bija produktu veikals, tagad apģērbu šūšana, labošana, kaut kāda meistarnīca. Šī māja 1930. gada uzcelta. Cik es sapratu, tas bija tādas mājas celt strādniekiem, dzīvokļu strādniekiem šeit bija. Jūs ziniet, man liekas, ka tieši šeit, kur tagad nebija produktu veikals, produktu veikals bija tur. Šeit bija gludināšanas, gludināšanas ne firma, bet tāds uzņēmums. Tur stāvēja gludināšanas mašīnas, mēs ar mammu tur gājām ar to gludināšanas mašīnu, izlaist varēja segu konvertu, palāgus, varēja gludināt veļu arī. Gandrīz atnācam līdz stūrim, tur pāriesim pāri. Tur ir Staļina laikos uzbūvēta liela māja. Tur dzīvoja mana klases biedrene Svetlana Silicka. Tagad tur arī dzīvo mana kolēģi Ludmila Kaļiņņikova, psiholoģi, doktori. Es vispār nestājos priekšā, es arī esmu psiholoģijas doktors. Vairākas reizes biju asociēta profesora amatā. Tagad es esmu Baltijas starptautiskās akadēmijas vadošais pētnieks, Stradiņu universitātes medicīnas koledžas docents un arī Rīgas katoļu garīgā semināra profesors. Tur ir lielie kapi. Vispār šī iela tika uzbūvēta kā papildus. Pirmās republikas laikos šīs ielas nebija. Caur kapiem tika palaista šī iela. Tūlīt mēs iesim pāri. Tūlīt mašīnas pabrauks. Tāda kustība. Agrāk tik daudz mašīnas, ka nebija. Hospitāla iela vispār ir ļoti veca arī. Tur tālumā bija vecais hospitāls. Tur ārstējās Pirmās pasaules kara zaldāti. Tad tas hospitāls bija vēl no cara laikiem. Tagad hospitāls tur nav, tur tālā ir Brasas cietums, kurš man liekas arī ir pamests. Šī eka, kurš ir tā dzīvnieku frizetāva, šeit arī tika uzbūvēta kaut kur 80. gadu sākumā. Šeit bija arī koku mājas tādas, divstāvīgas mājas, kuras tika sadedzinātas. Tur dzīvoja cilvēki, viens puisis, ar kuru mēs draudzējamies, tur nebija elektrības, atēja bija pagalmā. Pēc tam viņiem iedeva laikam dzīvokļus, vienkārši viņi pārvācās no šīs vietas. Mājas stāvēja tukšas, pēc tam te filmē kaut kādu filmu par kara notikumiem, un viss tās ēkas tika aizdedzinātas, te bija kinostudijas kameras, cilvēki. Notika tāda filmēšana, it kā nacisti dedzināja kaut kādu ciematu. Hospitāla iela ir no bruģiem. Redzēt, bet tie ir jau jaunie bruģi, agrāk viņi bija tādi neapstrādāti vairāk. Tā mēs atnācam līdz gandrīz manam pagalmam. Šī ēka dzīvoja mana klases biedrene Alla Bučkova, dzeltena māja. Vispār mājas visas ir kaut kādas vienādas pēc arhitektūras. Tad ieģeņu māja tā ir jauna. Agrāk viņas nebija. Te bija māza tāda vienstāv mājiņa. Un tur strādāja kurpnieks. Tāds vecais cilvēks bez kājām. Viņš bija ebrejs un cik es zinu, viņš bija arī Salaspils koncentrācijas nometnē. Bet palika dzīvs, viņš tur strādāja. Bērnībā pie viņa skrēju. Tajā būdā arī bija tāda smarža, ļoti saudabīga gumijas līme, ādas smarža. Bija interesanti stāvēt, skatīties, ka viņš strādā. Tā. Lēnām ejam. Šitā te balto silikātu ķieģeļu māja, tas ir aktieru māja. Te dzīvoja Eduards Pāvuls, slavenais Latvijas aktieris.
Te dzīvoja arī daudzi aktieri no Rīgas Dailes teātra. Bieži ciemos brauca Vija Artmane, jo vienai ģimene viņai bija krustdēls. Krustdēls diemžēl noslika. Es atceros bērnībā, es redzēju Viju Artmane bērēs. Viņš noslika, jā, viņam ļoti patika indiāņi. Un viņš tika apglabāts indiāņu kostīmā, un Raiņa kapos ir viņa kapvieta, kur pieminekli ir attēlots indiāņu tels ar salauzto spalvu galvā. Šī eka ir jauna. Šeit bija tā koku maiņa, kur strādāja kurpnieks. Šeit ir tāda arka, caur kuru var tikt arī uz Valdemāra ielu. Agrāk varēja, tagad es nezinu, vai var tur tikt, ne. Tur paskatīsimies. Jā, var tikt, tur jau ir Valdemāra iela. Šeit ir mans pagalms, Hospitāļa iela 16, šī eka 16. ķieģeļa, tur tālumā 16A. Hospitāļa iela 16A, dzīvoklis 3. Te pagāja visa mana bērnība. Te mani atveda no dzemdībnama, no pirmās slimnīcas dzemdības nodaļas. Un šeit es ieraudzīju pirmo reizi vispār saules starus. Un tāds pagalms. Šeit ir garāži, viens ir nojaukts, otrs vēl palika. Jā. Šie koki divi viņi nebija. Viņi ir tajos laikos, kad es biju maziņš. Un pagāja jau 60 gadi. Protams, te viss ļoti izmainījies. Te ir aktieru māja. Jā. Šī māja dzīvoja mana aukle Ligita. Ligita tagad dzīvo Vācijā. Šī vietā stāvēja tāda milzīga dzelza laiva, barkas, ko nopirka Jānis Slavinskis. Jānis Mirdza Slavinski dzīvoja šeit, tas ir viņa virtuves loks, pirmais stāva. Viņiem bija 3 bērni, dēls Oskars, mans bērnības draugs, dēls Arturs, viņš bija vecāks par mums, uz kādiem laikam 6-7 gadiem, un meita Aija. Aija kļuva par dakteri. Oskars diemžēl aizgāja aizsaulē. Es tam pēkšņi atradu otros meža kapos viņa kapvietu. Un šeit stāvēja tā laiva, kur mēs spēlējamies ar strīt. Tad te vēl bija cirsis, jā, ķiršu koks. Viņš vairs nav. Šeit bija tāds žodziņš, un tur bija tāds neliels dārziņš. Mēs visi spēlējāmies. Te bija puķu dobas, taciņa. Un šie 2 logi, tas ir mana dzīvokļa logi. Te Oskars dzīvoja, viņam koka rāmi vēl palika. Mums ir stikla pakeši, bet mums bija arī koka logi. Šeit mēs dzīvojam ar mammu. Puķu dobas vairs nav. Šeit bija gan puķu dobas, gan dilles te audzēja. Te bija dobas vispār tādas. Dilles, burkāni, salāti. Cilvēki tur audzēja, pamati ir sildināti. Agrāk tā nebija. Agrāk māja bija zaļā krāsa, tagad zila. Te bija cēreņu koki. Te vispār bija trubas tādas, lai laistītu dārziņu. Tagad trubas arī ir noņemtas, un pa ūdeni jāmaksā. Žoks agrāk bija no dēlīšiem, tagad jau ir uzlikts siets. Daudz trubas. Tur aiz tā žoga, tur bija agrāk granīta rūpnīca, taisīja pieminekļus. Katru rītu bija bžiņ, sāģēja tos lielus akmeņus ar zāģiem speciāli. Te lodziņš kaut kāds ir. Agrāk bija arī logi. Šeit pat var redzēt, kur bija logs pagrabā. Bumbieris. Šis ir bumbieru koks. Mēs te rāpojam ar Oskaru, jā, bieži tur sēdējām, kur tie 2 zāri sanāk kopā. Tas bija mums tāds sēdeklis, kā uz zirga bumbieru koks. Ļoti vecs, drīz laikam nomirs, pavisam jau sauss, stumds bumbieris.
Sveiki! Nu, tā izskatās mana maiņa. Tur dzīvoja vēl Aigars, mans bērnības draugs. Viņš bija 2 gadus jaunāks par mani. Viņam bija mamma Dzīdra, cik es atceros, daktere. Un mēs te vilkam vadus. Es nopirku tādu, bērniem telefonu, 2 aparāti ar baterijām un varēja sazvanīties. Telefoni tajos laikos nebija. Mēs ievilkam vadus gar sienu un tad mēs varējām runāt ar Aigaru. Aigars Krauze. Uzvārdu atceros. Te Guņša dzīvoja arī agrāk kaut kāda no šitiem logiem. Te vartiņi ir. Vartiņi ir vaļā, var iziet cauri. Jā, var iziet cauri. Šī pagrabā Oskara paps Jānis ievilka no tā barkasa dzinēju. Ļoti ilgi remontēja. Pārsvarā neremontēja, bet dropēja. Tāda mūsu bērnība te bija. Te bija malku šķūniši, kur mēs arī, viņi bija 2 rindās. Un šeit bija malku šķūnis, kur mums bija mūsu štabiņš. Mēs te spēlējamies. Agrāk te varēja iziet cauri. Tur lielie kapi aiz žoga šitā. Tagad šeit ir, cik es sapratu, drošības dienests, jeb satversmes dienests kaut kāds. Jā, agrāk tur bija bērnu dārs, te bija verandas, bērni bija. Šitās liepas ir ļoti vecas, starp citu, jā. Un pretī, man liekas, šī liepa, un šeit bija mans šķūnis, kur mēs rīkojam štābiņu. Tur stāvēja mans velosipēds. Malka šķūnis bija tad, kad te bija malku apkūre. Kaut kur 68. gada tika ievilkta centralizēta apkure, karstais ūdens, bet agrāk tur bija tikai augstais ūdens. Šitā liepa, tur ir vēl viena liepa, tur bija tāda milzīgs caurums. Ne šitā laikam nākoša, jā. Te mēs spēlējāmies. Kur palika zāri ar lapām. Un bumbi ir izauguši tik milzīgi. Jā. Tur tie logi bēniņos gandrīz, vai tur dzīvoja viena tantiņa, viņa taisīja svecas. Mākslas darbi, ļoti skaistas svecas. Milzīgas, tādas resnas svecas viņa taisīja. Ar parafīnu strādāja. Te dzīvoja Elizabetes tante, Līzas tante. Mēs ar Oskaru te bieži stāvējam, bļāvam Līzas tante. Viņa mums meta barbaris konfektus lejā. Jā. Tāds pagalmiņš. Te Aigars, tur ir Aigara virtuves logi. Aigars te vairs nedzīvo, arī viņš kaut kur pārbrauc. Te ir mūsu mājas pagrabs. Šī 2 logi te dzīvo manakums. Blakus dzīvojas, man liekas, Tekļas kundze. Jā, Tekļas kundze un skolotāji. Ne, šeit skolotāji, un šitie 2 logi. Viņa Oskaram palīdzēja mājas darbus pildīt. Šeit dzīvoja Tekļas kundze. Bet viņa nomira ļoti sen, man bija kaut kādi 10 gadi, kad viņa aizgāja mūžībā. Laikam durvis ir ciet. Iet laikam nevarēsim iekšā, te ir koda atslēga. Te ir atteju 2 logi, atteju bija 1 uz 4 dzīvokļiem. Jā. Tāda māja. Šitie bērzi vēl no tiem laikiem auga. Atceros, te arī bija vecais bērnu dārs. Kad es biju maziņš, viņš jau tika likvidēts, jo tika uzbūvēts tās bērnu dārs. Un viņš diezgan ilgi stāvēja tukša šēka, pēc tam tur iekārtojās dzīvokļi bija. Tagad šeit ir Latvijas armijas rekrutēšanas centrs bija vienu laiku, tagad kaut kāds šī projekts. Šeit dzīvoja Broņas tante, šitie 2 logi. Visi cilvēki bija gados jau, bet tajos laikos mēs kaut kā dzīvojam ļoti draudzīgi. Nebija nekādas problēmas, kādā valodā tu runā. Tas, diemžēl, ir mūsu laikmeta fenomens.
Es visu varu saprast. Karš Ukrainā, Krievijas agresija. Bet vai tad valoda ir vainīga? Diemžēl cilvēki to nesaprot, kurina starpnacionālo naidu. Jā, es esmu krievs, un ko te var izdarīt tagad? It neko. Bet es esmu Latvijas Republikas pilsonis, likuma paklausīgs. Pie tam visu savu dzīvi strādāju Latvijas labā, mācu studentus, psiholoģiju, pedagoģiju. Man nav nekādas vainas Latvijas tautas priekšā. Jā, tā ir. Iesim tālāk gar Hospitāļu ielu. Es tomēr gribu atkārtot to maršrutu, kuru es pagājuši ar rullīti rādīju, lai neapdalītu tos, kuri negrib runāt, jeb nesaprot krievu valodu. Parunāsim latviski. Kāda problēma? Latviski, krieviski. Tas ir kastans. Bērnībā viņu atceros. Šeit bieži puiši spēlēja bumbu. Viņi meta bumbu starp pakāpieniem. Tas te ugunsdzēsēja trepe. Viņi te spēlēja. Siena pat melna palika no tā bumba. Jā, tāda ir mana bērnība. Skursteņi, bet kad tie skursteņi no tiem laikiem, kad bija malku apkure. Viņi nedarbojas. Varbūt ventilācijas kaut kāda tur ir šahta, bet ilgi sen jau. Starp citu, es tā dzirdēju, ka šī māja vispār bija būvēta Rīgas tabaka rūpnīcai, ka tur Pirmās republikas laikos žāvēja tabaku. Tāpēc tur bija ļoti daudz krāsņu. Pēc tam pēc kara, kad bija dzīvokļu deficīts, tad tur uztaisīja dzīvokļus. To es īsti nezinu, bet tā es dzirdēju, ka tur agrāk bija tabaku žāvētava. Tā. Iesim tālāk. Tad ir Hospitāļu iela. Šeit bija šūpoļi, un atceros, šeit stāvēja tāda karusele. Tur varēja griezties ar viņu. Pēc tam viņa bija tāda salauzta jau bez grīdas. Un es atceros, ka viena meitene brauc, un viņai kāja iekrita, un viņai bija kājas lūzums. Tas bērnības šoks man. Žoks, starp citu, vēl ir vecs no tiem laikiem šis žoks. Tas viņš arī bija agrāk. Tādas mājas, kā kokaši maiņa, tādas pārsvarā bija. Šitie jau bija, tādi arī bija veci no tiem laikiem. Šeit un tādi arī vecas mājas, un šeit dzīvo kaut kādi turīgie cilvēki. Jā, pagājušā rullīte es parādīju, ka es ieraudzīju šito te puikas figūru. Tikai es nevaru saprast, kādam nolūkam viņš tur ir, ko viņš tur attēlo. Kaut kāds maziņš tāds skulptūra kaut kāda. Vajadzēs pameklēt internetu. Visur grafiti. Kāpēc, ja siena ir tīra, nokrasot obligāti vajag pienākt un kaut kādus burtus te uzrakstīt. Apmetums arī kaut kā nesevišķi labi jauns ir uzlicis. Man liekas, nesen bija remonts. Šitā pagājušo rullītē šo māju vēl krāso, tagad jau visi nokrasos, kā smuki izskatās. Tā te pelēka māja. Tur ir kaut kāds uzraksts. Tur izlasīsim. Tas ir. Šajā mājā ievērojams tiesību zinātnieks un politologs profesors Dietrichs Andrejs Lebers. Jā. Tur redziet divas plāksnes. Interesanti. Tāpēc divas plāksnes. Viena no Latvijas Zinātņu akadēmijas.
Interesanti. Tā šeit vēl ir Rīgas finanšu atbalstu. Fasāda atjaunot. Nu jā, ļoti labi, ka vēl atbalsta. Šī mājā dzīvoja mans klases biedrs Aleksandrs Šaševs, ar kuru starp citu es arī gāju kopā bērnu dārzā. Mēs arī draudzījāmies. Šīs ekas betonē, kas nebija tajos laikos, kad es te dzīvoju. Nu tā. Vispār ļoti interesanti tā pastaigāties pa savām bērnības vietām. Šaševs, starp citu, viņš pakaras. Viņš aizgāja no mūsu klases, kad mēs bijām 8. klasē. Viņš nepabeidza vidusskolu, tikai pamatskolu. Nu, pēc tam kaut kādi tur bija dzīves notikumi. Viņš beidza dzīvi ar pašnāvību, diemžēl. Tur tālāk vēl ir viena māja, kur mēs tālāk neiesim. Tur dzīvoja mani klases biedri Aleksandrs Tihomīrovs un Oļegs Pučoks. Tur pašā galā. Mēs visi gājām vienā skolā mācīties. Mūsu klase bija vienīga 10. klase. A, B, C nebija, bija vienīga 10. klase. 25 skolēni. Bija diezgan draudzīgi. Kaut vai dažādi gadījās. Tur ir zobu ārstniecības firma Valdemar ielā, kur īpašnieks ir mans klases biedrs Aleksandrs Kims. Viņam ir privāta zobu ārstniecības firma. Tur ir arhitektūra, ja, kolonas tādas. Interesanti, ja? Kādi apakšā ornamenti balkonā. Skaisti, bet redziet, ko laiks dara. Laiks, cilvēki. Vispār ļoti labi, ka ir tāda grupa Facebookā, Hospitāla ielas iemetnieki. Ne katrā ielā ir tāda grupa. Kaut vai mums arī ir Jūglā Braiļas ielas iemetnieki. Skatieties, cik interesanti. Laikam īpašnieka iniciāli. Hospitāla iela 30. Šeit bija veikals agrāk. Sākuma piena veikals, pēc tam alkohola veikals. Tagad ir kaut kāda kafejnīca. Sushi kitchen. Tas ir baptistu draudzes no māja. Laikam atkal tur dievkalpojums. Pagājušajā reize bija dievkalpojums, un laikam tagad arī kaut kāda sanāksme sapulce. Viņi strādā no 12. Diemžēl es nezinu. No 12. Nu tūlīt būs vai ne? Nē, es neiešu. Ja braukšu mājās, tur es paēdīšu. Interesanti. Suši bars tāds. Jā, milzīga tāda koku māja. Bērnībā vienmēr izraisa interesi, bet arī bailes, jo baptisti skaitījās kā sektanti tajos laikos. Kaut kā mēs tā ar piesardzību pret viņiem izturējamies. Jā, visas ēkas prasa remontu. Sevišķi pirmajā stāvā. Krāsa visa tāda nobarzēta. Nu, bet ne, it kā kaut ko dara, ja redziet jauns cements, kaut kāds apmetums, kaut kā nepabeigts. Bet arī tāds skaists ornaments. Durvis. Tas citu manā strepēs durvis palika vēl no tiem laikiem. Masīvas tādas durvis bija. Un bērnu lauciņš. Domāju, ka tas lauciņš arī pieder. Ir tur bērnu dārzs. Ja baptistiem pieder, baptistu draudzē var būt.
kam ir vecāki sēž sapulce, bērni varētu te spēlēties varbūt. Un Frīza tā kaut kā pagājušajā reize nepamanīja. Nu tā. Interesanti tā pastaigāt. O, šī jaika arī ir izremontēta. Ziniet, cik skaisti viss. Kam ir grafiti. Jau ir kaut kas, kaut ko jau te sāk rakstīt. Nezinu, redziet, ne, bet ar zīmolu. Paldies Dievam, ka ne ar krāsas baloniņu. Jā. Kāzārmju iela. Privāta īpašums. Vispār kaut kas tiek darīts ļoti labi, ka ir cilvēki, kuriem sāp sirds, kuri var izremontēt. Jā. Man liekas, tajā mājā dzīvoja mans klases biedrs Nikolais Iljins. Viņa mamma bija tehniskās universitātes docente. Bet, diemžēl, visi jau ir aizsaulē. Gan mamma nomira, viņam Iljina Galina, gan pats dēls Nikolais. Nesen es uzzināju. Vispār man kādi 6, 7 klases biedri jau ir aizsaulē. Gadi skrien uz priekšu. Interesanta arka tāda, ja? No ķieģeļiem uztaisīta bez apmetuma. Koki vēl, logi vēl no koka rāmīši veci daļēji. Tur dzīvoja Aleksejs Ribikins, arī mans klases biedrs. Oskars gāja 11. vidusskolā, tagad Franču liceja, un Aigars Krauze arī mani draugi. Mēs gājam Krievu skolā 30. videnē. Redziet, kāds bruģis te ir. Bet tāda arī bija hospitāļa ielā agrāk, pēc tam tur uzlika tādu gludo bruģi. Kad es biju maziņš, bija jau tāds bruģis. Arī ļoti skaisti māja tāda ar arhitektūras elementiem. Interesanti. Katrai mājai bija savs projekts, nebija standarta tipa projekti. Katrai kaut kādi dizaina elementi, kolonas kaut kādi. Kā jau es pagājušu rullīti stāstīju, šī mājā dzīvoja mans draugs Andrejs Džārovs, kurš aizbrauca dzīvot Krievijā, jo viņam tēvs bija virsnieks. Mums bija diezgan tāda ilgstoša draudzība. Viņš bija gadu par mani vecāks un mācījās pie klases audzinātājs Lukrēcija Kričkova. Man algebru viņa pasniedza. Mana algebras skolotā. Šī ēka ir jauna būve. Manas bērnības laikos viņa nebija vēl, neeksistēja. Nu, mēs gandrīz vai atnācam līdz galām. Ziniet, es tagad runāju ar jums latviski, tāpat kā es bērnībā runāju savu pagalmu ar maniem draugiem. Bet man ļoti sāp sirds, ka atrodas cilvēki, kuri nesaprot cilvēciskās jūtas. Mana pirmā runa bija no sirds, tiešām no sirds. Lielie kapi, šeit bija, tur ir baznīca starp citu, luterāņi, man liekas, luterāņu baznīca. Kad es biju maziņš, viņi bija savai grupās. Mēs tur gājām spēlēties, tam grupām laikam. Tagad viņi ir atjaunoti, paldies Dievam. Tādi lielie kapi. Tur kaplīcas var redzēt. Tas kaplīcas, varētu
kaut kāda veida restaurēt, iztīrīt, uztaisīt durvis, lai tur iekšā bezpajumtnieki neiet un mēslus nemestu. Es nezinu, varbūt tagad jau tas tiek darīts. Es sen tur neesmu bijis. Arī ļoti interesanta māja. Šī māja, tur tie logi, tur dzīvoja arī mans klases biedrs Raimonds Paegle. Raimoška. Viņa mamma arī strādāja autoservisā. Tur bija pārtikas veikals, piena produkti, siers, cīsiņas, piens, krējums. Tur bija uzraksts, starp citu, gastronoms, man liekas. Viss ir aizkrāsots. Tagad ir skrūvju veikals, un te pie Raimonda es gāju ciemos ar šiem durvīm. Šī māja dzīvoja mana klases biedrene Nataša Babiševa, Baltkrieviete. Nu, tā. Lielie kapi. Krišjāns Barons ir apglabāts. Dainu vācējs. Jā, starp citu dainas es lasīju. Neatradu nevienu dainu, kur būtu kaut kāda negācija pret krievu tautu. Pret vāciešiem ļoti daudz ir negācija izteiktas, ja, bet pret krieviem nekas gandrīz vēl. Jā. Būsim draudzīgi. Ziniet to, ka krievi negrib karot pārsvarā. It sevišķi tie, kas dzīvo Latvijā. It sevišķi Latvijas Republikas pilsoņi. Mēs taču esam visi Latvijas bērni. Latvieši, krievi, ebreji, poļi. Mēs esam dažādi. Mums jādzīvo kopā, draudzīgi. Galvenais strādāt Latvijas labā. Ja būs sadraudzība, tad arī būs cieņa. Nu ko, šeit arī bija šūpoļi, tur, kur tā sarakana mājiņa, tur bija šūpoļi blakus. Kur ir šūpoļi, šī vietā bija šūpoļi. Jā. Nu, paldies jums par uzmanību. Ceru, ka tagad negatīvu atsauksmju nebūs. Visus apķeru, visiem vēlu veselību, mīlestību, ticību un draudzīgo attieksmi. Visiem sveiciens, visiem sievietēm bučas, vīriem spiežu roku un visus apķeru. Uz redzēšanos. Paldies par uzmanību.